Pašvaldības un to iestādes organizē dažādus publiskus pasākumus, piemēram, svētku, kultūras, atpūtas, sporta, kā arī atbalsta šādu pasākumu organizēšanu. Lai radītu īpašu svētku atmosfēru un piesaistītu apmeklētājus, publiskajos pasākumos nereti norisinās tirdzniecība. Konkurences padome regulāri saņem sūdzības no tirgotājiem un tirdzniecības organizatoriem, kā arī jautājums no pašām pašvaldībām par šo tēmu. Tāpēc Konkurences padome atgādina, organizējot publiskus pasākumus un atbalstot šādu pasākumu organizēšanu, kuros norisinās tirdzniecība, ir jāievēro konkurences likumā noteiktais pienākums nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci. Lai palīdzētu pašvaldībām un to iestādēm veicināt konkurenci un novērst konkurences ierobežošanas riskus, Konkurences padome ir izstrādājusi vadlīnijas, iezīmējot labās prakses piemērus, kā arī potenciālās problēmas situācijas. Konkurences padome aicina pašvaldību pārstāvjus iepazīties ar vadlīnijām, kas pieejamas Konkurences padomes mājaslapā, un izmantot tās, organizējot publiskus pasākumus un atbalstot šādu pasākumu organizēšanu, kuros norisinās tirdzniecība.